Pavasaris un rudens ir vispiemērotākais laiks, kad attīrīt bērniņu no parazītiem. Pazīmes, ka jūsu bērniņam vajadzētu iziet antiparasitāro programmu. Viena tāda interesanta pazīme, ko varbūt tās daudzi nezin, un es arī pirms tam nezināju, bet viena ārste vienā seminārā dalījās par šo veidu, kā var pārbaudīt, vai bērnam ir laiks iziet antiparasitāro kursu. Tūlīt jums parādīšu. Adamiņ, panāc bišķi. Nekādreiz. Nekur, kā jūs varat pārbaudīt bērniņiem, vai ir laiks iziet antiparasitāro programmu, paskatieties te tā rociņas. Ja te jūtās tādas mazas pumpiņas, tad tā ir viena no pazīmēm. Tā nav pumpiņas. Es iepriekš arī to nezināju, bet bija tā, ka es jūtu saviem bērniem te tādas mazas pumpiņas. Pilnīgi viņas citreiz pat nevar redzēt, bet tāds grumbulīts, un es nezināju, ka tas ir arī saistīts ar parazītiem. Un tad pārējās klasiskās pazīmes. Svara zudums, izsitumi uz ādas, dažādas alerģijas, zobu griešana, tā ir tāda visiem zināma pazīme, kam vecāki pievērš uzmanību. Nervozitāte, koncentrēšanās spēju zudums, slikts miedziņš, siekalošanās naktīs, urīna nesaturēšana, redzes pasliktināšanās, ēstgribas pasliktināšanās, tāda ļoti pārmērīga kāra pēc saldumiem. Jo parazītiem ļoti garšo saldumi. Viņi tos prasa bērnam, un bērns prasa jums. Tāpēc šajā antiparasitārajā programmā ir rūgtvieliņas, jo parazītiem tās nepatīk, un viņi pamet šīs viesmīlīgās telpas. Un varbūt tāda liela temperatūra drūdzis, kas nav saistīts ar vīrusu saslimšanām. Tas jau ir tad, kad organisms ir pilns ar parazītiem, un viņš cenšas kaut kādā veidā pats no tiem atbrīvoties. Aptiekā ir pieejams viens antiparazitārais preparāts. Tas ir ķīmisks preparāts, kas, protams, bojā citus orgānus. Vēl arī viņam mīnus ir tāds, ka viņš ir tikai pret kaut kādiem 3-4 parazītu tipiem, un ja organismā ir kaut kādas citas sugas, tad šis preparāts netiek ar tām galā. Tāpatās arī, diemžēl, šis ķīmiskais pretparazitārais preparāts, viņš šos parazītus nogalina, kas nozīmē, ka tie nogalinātie parazīti paliek bērna organismā, veidojot toksīnus. Un tāpēc es noteikti iesaku šo bērnu antiparazitāro programmu iziet ar dabas vielām, jo tās ir drošas veselībai, tās nekaitē bērniņam. Un parazīti tiek izvadīti visi ārā, nekas nepaliek organismā. Tieši šī attīrīšana ar dabas vielām stiprina bērnu organismu un noteikti arī imunitāti. Ļoti bieži ir tā, ka tajā brīdī, kad bērniņš slimo, mamma tur tā kā jau nomocījusies, saka, jā, es gribu viņu attīrīt, un tad bērniņš izvesaļojas, un mamma tā, kaut kad vēlāk attīrīšu un tā. Bet es tiešām to iesaku izdarīt, kad uz pavasari vispār tas būtu ideāli, neskatoties uz to, ka bērniņš ir vesels. Tas ir tāds profilaktisks pasākums 2 reizes gadā, neatkarīgi, vai tajā brīdī bērns ir slims vai vesels. Vienkārši izdaram rūpējoties uz priekšu, lai stiprinātu viņa imunitāti un lai viņam nav pēc tam tajās sezonās tās slimošanas. Bērniem programmas tiek pielāgotas individuāli, atbilstoši vecumam tiek pielāgotas devas. Aptuvenās izmaksas produktu iegādēji ir apmēram 60 eiro. Atkarīgs no situācijas, kādas vēl problēmas gribas atrisināt, bet nevajag domāt, ka viena šī attīrīšanās izmaksā 60 eiro. Noteikti tie produkti, ko jūs nopirksiet, jums derēs, es domāju, ka 2 attīrīšanās reizēm. Tas nozīmē, ka derēs uz gadu. Un, ja jums ir ģimenē vairāki bērni, tad noteikti pietiks visiem bērniņiem. Skatoties, cik bērni, jā. Bet, tā, kad iepakojumā ir daudz tās kapsuliņas, un jūs noteikti neizlietosiet vienā attīrīšanās reizē. Tā nav jārēķina, ka tas ir uz vienu reizi. Vēl arī tas, kad es noteikti došu līdzi informāciju, kur jūs šos produktus varat izmantot ikdienā pie kaut kādām vīrusu saslimšanām vai kaut kā tā. Tas nozīmē to, ka tiešām šis būs vērtīgs ieguldījums produktu iegādē. Ja jūs sajūtāt, ka jūsu bērniņam ir nepieciešams iziet šo antiparasitāro programmu, sazinieties ar mani, es jums nosūtīšu programmiņu, nosūtīšu linku uz internetu veikalu, kur jūs šos produktus varēsiet iegādāties par zemāku cenu. Mani kontakti ir aprakstā pie šī video. Pavasari visiem! Veselību!